Es pēc viņas balss sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, un viņa teica, Džareda tētis. Es teicu, piedod, ko? Kīma Džensena, Šanas Gardneras labākā draudzene, atbild uz jautājumiem pēc Šanas bijušā vīra, Microsoft vadītāja Jareda Bradigana slepkavības. Un Jensena neko neslēpj. Jareds bija vienkārši. Viņš vienmēr bija. Bija vairākas intervijas. Bet es domāju, sociālajos tīklos tas viss ir izplatījies kā vīrus. Es analizēju Kimas Jensens intervijas un to nozīmi šajā slepkavības lietā. Esmu Anģeleta Levija, un šis ir Crime Fix. Zini, man tev jāpastāst par šo lietotni, ko es izmantoju. To sauc par Upside, un man tā ļoti patīk, jo tu vari saņemt naudu atpakaļ par lietām, ko pērc katru dienu. Piemēram, degvielu, pārtiku un ēdienu līdzņemšanai. Lūk, kas tev jādara. Lejupielādē Upside, izvēlies piedāvājumu no vairāk nekā 100 000 vietām, maksā ar karti, apstiprini pirkumu un saņem naudu atpakaļ. Ja man vajag degvielu vai ēdienu līdzņemšanai, vispirms apskatu Upside piedāvājumus. Pēc pirkuma nauda parādās lietotnē, un es to varu pārskaitīt uz savu bankas kontu. Upside lietotāji vidēji gadā saņem $254. Tā ir liela nauda. Lai saņemtu naudas atmaksu, spied uz saites vai noskanēja QR kodu uz ekrāna un ievada reklāmas kodu Crime Fix, lai pirmajā degvielas uzpildē saņemtu papildu 25 centus par katru galonu. Pirmo reizi dzirdam Šanas Gardneras tuvāko draudzeni pēc tam, kad viņas bijušais vīrs Jareds Bradigans tika nošauts. Kīma Džensena ir Gardneras labākā draudzene. Viņa atklāti runā ar detektīviem, kuri izmeklē Jareda Bradigana slepkavību. Parādīšu svarīgus brīžus no Jensens policijas nopratināšanām. Pirmā – 2022. gada maijā, otrā – 2023. gada februārī. Tūlīt tās rādīšu. Vispirms īsi atgādinu par šo lietu. Šana Gardnere un viņas atsvešinātais vīrs Mario Fernandes Saldana tika arestēti un apsūdzēti pirmās pakāpes slepkavībā, sazvērstībā veikt pirmās pakāpes slepkavību, uzkūdīšanā veikt smagu noziegumu un bērnu ļaunprātīgā izmantošanā. 2022. gada februārī notika Jareda Bradigana nošaušana. Šāna un Jareds Bradigana bija precējušies, un viņiem bija dvīņi – zēns un meitene. Laulība un šķiršanās bija sarežģītas, galvenā problēma – bērnu aizbildnība. Gan Gardnere, gan Fernandes ir atzinuši sevi par nevainīgiem izvirzītajās apsūdzībās. Prokurori apgalvo, ka Gardnere un Fernandes Seldana nolīga Henriju Tenenu, Fernandes īrnieku, lai viņš nogalinātu Jaredu Bradiganu. Jareds tika nošauts un nogalināts pēc tam, kad bija izlaidis savus dvīņus. Viņš brauca mājās ar savu mazo meitiņu, kura bija piesprādzēta bērnu sēdeklītī. Policija ziņoja, ka viņš Jacksonville Beach izkāpa no auto, lai noņemtu riepu no ceļa, un tad viņa nošāva. Tenens atzina vainu otrās pakāpes slepkavībā, atzīstot, ka nošāva Bradiganu. Viņš piekrita sadarboties ar prokuroriem un liecināt pret Gardneru un Fernandesu Seldanu. Prokurori iesniedza čekus, kurus pēc viņa teiktā Fernandes bija izrakstījis Tenonam pēc slepkavībām kā pierādījumu samaksai par pasūtījuma slepkavību. 2025. gada janvārī Henrijs Tenens mainīja nostāju, atzīstot, ka viņa liecība bija nepatiesa un lūdza jaunu advokātu. Tiesneses 2026. gada februārī apmierināja viņa lūgumu atsaukt vainas atzīšanu, tāpēc Henrijs Tenens stāsies tiesas priekšā. Valsts prokurore norāda, ka Šana Gardnere gadiem ienīda bijušo vīru un plānoja viņa slepkavību. Nesen prokurori publiskoja īsziņas, kuras viņi plānoja izmantot tiesā, apgalvojot, ka Gardneres draugi tajās runāja ar kodiem par viņas vēlmi redzēt Jaredu mirušu. Dažas īsziņas bija vēl tiešākas. 2015. gada maijā Šana rakstīja Kimam Jensenam: "Man vienkārši nav laba diena." Kīma Džensena atbildēja: "Nepadodies šai dienai, es vēl cenšos iesēdināt to muļķi cietumā." Viņa teica: "Ja nevaru gatavot sacepumu, cietums ir nākamā labākā izvēle." Ir arī īziņas no 2016. gada, kur prokurori norāda, ka sievietes sarunājās ar kodiem. 2016. gada 17. jūlijā Kimija rakstīja: "Šannai vajag puisi." Sieviete Suzana Lee atbildēja: "Kādu puisi?" Kimija atbildēja: "Tādu, kurš izpilda neatgriezeniskus pazušanas trikus ar noteiktiem cilvēkiem." Kimija piebilda: "Pazīsti kādu burvju mākslinieku?" Suzana Lee atbildēja:
Burvju mākslinieks. Nē, tādu es nepazīstu. Priekš tā muļķa viņa jautāja. Kimija, es domāju Tomu, haha. Suzana Lee. Viņš nav burvju mākslinieks, bet pajautāšu, vai pazīst kādu. Suzana. Viņas bijušais noteikti dažus pazīst. Mēs dzirdējām un lasījām par šīm izziņām, bet tagad tās redzam. Atcerieties, tās ir no 2016. gada. Prokurors uzskata, ka pierādījumi liecina par Shannas Gardneres ilgstošu apsēstību ar slepkavības ideju. Tajā dienā publiskoja vēl vienu īziņu saraksti starp Shannu un Kimiju. Shanna raksta: Esmu baznīcā, jūtos lieliski, ar nopietnas sejas emociju konu. Mana mīļākā vieta uz zemes. Kimija atbildēja: Dziļi ieelpo, viss būs kārtībā. Es ar tevi parunāšu tik līdz izies ārā. Vienkārši elpo. Vēlāk visu neapmierinātību izliksi sporta zālē. Tālāk daļa teksta aizklāta, norādot uz aktīvu kriminālu izmeklēšanu. Kimija tad ierakstīja: Viņš viņu ienīst. Kimija piebilda: Ja nē, es zinu, ka sūvīrs pazīst cilvēkus, haha. Shanna sacīja, ka domāja, ka nedēļa brīva, nedēļa nē ir laba ideja. Man ir prieks iedomāties, kā pārgriežu viņam rīkli. Prokurors zvērinātajiem rādīja ziņojums, lai pierādītu, ka Shanna jau sen vēlējās, lai Jareds pazūd no viņas dzīves. Apmēram 3 mēnešus pēc Jareda Bridžigana nošaušanas detektīvi atveda Kimu Jensenu īsai sarunai. Sveika, Kimberly. Labrīt! Jones ir mans partneris, sēdēs tepat. Es tev došu ērtāko dīlānu. Paldies! Kā tev iet šodien? Tikai esmu pārliecināts, ka tu zini. Tas ir par Jaredu un to, kas ar viņu notika. Kāds teica, ka tu Jaredu pazini jau pirms Shannas. Tā ir taisnība? Ka es pazīstu Jaredu un viņa ģimeni kopš viņam bija kādi 12 vai 13 gadi. Pēc pārcelšanās uz Jacksonville mēs nekad nebijām tuvi, bet es viņu pazīstu kopš bērnības. Es pazinu meitenes, ar kurām viņš satikās pusauģu gados. Es zināju, saprotu, ko es domāju, es to ģimeni pazīstu jau droši vien. 20 gadus. Labi, vai jūs ejat uz to pašu baznīcu vai kaut ko tādu? Jūs esat vienā pasaulē. Pasāsti mazliet par Jaredu un viņa ģimeni, cik atceries. Vai kas īpaši palicis atmiņā? Mēs nebijām draugi. Pazinu viņa māti, bija draudzīga. Es esmu viens no tiem cilvēkiem. Ko redzi, to saņem. Es esmu īsta, ja nepatīc, nebūšu draudzīga, bet būšu laipna. Saprati? Pateikšu labrīt un iešu tālāk pa baznīcas gaiteņu. Protams. Tā kā es viņu ģimeni pazinu no attāluma, es biju apmeklējusi kādus 1 vai 2 bērnu gaidīšanas svētkus, ko iespējams viņa māma rīkoja viņa mājās. Kima Jensena, ko Shanna Gardnere sauc par Kimiju, saka, ka Jaredu labi nepazina, bet ar Shannu ir ļoti draudzīga. Jareds bērnībā bija kluss. Viņam nekad nebija daudz draugu. Meitenes, ar kurām viņš tikās baznīcā. Vienmēr atceros 2 lietas. Nekad netikās ar meiteni bez daudz naudas. Un attiecības nekad nebēdās bez runām par to, kāds viņš ir kretīns. Viņš bija puisis, kas lauzīja meitenēm sirdis, saprot, viņš izlikās. Tu saproti, ko es domāju? Sākumā viņš bija jauks, bet tad parādījās īstais Jareds. Tad es satiku Shannu. Par Shannu uzzināju, kad viņš ar viņu apprecējās, jo viņa māma bija sajūsmā. Viņa bija no bagātas ģimenes. Dzīve būšot lieliska. Un tad viņai piedzima dviņi, un viņai attīstījās plaušu hipertensija. Tāpēc viņiem nācās pārcelties uz Floridu. Shannu satiku apmēram pirms 8,5 gadiem. Un man ir dviņi. Un viņa patiesībā bija viena no manas pusaudzes meitas skolotājām jauniešu programmā. Mēs kļuvām par draudzenēm, kamēr viņa vēl bija precējusies ar Jaredu, jo es pazinu viņu ģimeni, man viņas bija žēl, un viņa mācīja man bērnu. Mums bija kopīga saikne dvīņu dēļ. Tā mēs kļuvām par draudzenēm. Un tad, kad apmēram gada laikā pēc viņa pārcelšanās mēs kļuvām tuvākas draudzenes. Un tagad, zini, es droši vien runāju ar Shannu 5-6 reizes nedēļā, varbūt pat katru dienu. Labi, tātad tu saki, ka jūs esat kļuvuši par ļoti labiem draugiem. Mēs esam labi draugi. Es biju vienīgā persona.
Es biju viena no retajām, kas bija viņai līdzās šķiršanās laikā. Es zināju, ka viņi viņam to pateiks. Tāda sajūta bija. Es zināju, ka viņš satricināsies. Vienkārši tāpēc, kādu personību es vienmēr biju atcerējusies, vai kā nu tur bija. Viņš visiem stāstīja un apsūdzēja viņu neusticībā. Un sākumā tas notika tā, ka bērni bija pie viņas 2 dienas, un tad viņi paturēja bērnus mājās. 3 dienas viņi bija pie viņas. Viss notika tādā kā 2-3 dienu režīmā. Kad bērni nebija pie viņas, viņa bieži palika pie manis. Viņam sāka pietrūkt laika. Ak, viņa ir prom. Viņa vakar nepārnāca. Viņa guļ ar kādu. Bet viņa gulēja uz mana dīvāna. Viņa negulēja ar citu. Man nebija grūti viņu atbalstīt, jo zināju, kur viņi ir. Lielākoties pie manis. Mēs pieņēmām viņu un bērnus ģimenē. Tā mēs ar viņu kļuvām par vēl labākām draudzenēm. Un tāpēc arī šodien esam draudzenes. Un tā, tu esi draugs ar Šānu, tu redzi, kas notiek starp Džaredu un viņu. Kādu šķiet, kas tavuprāt bija viņam šķiršanās iemesls? Viņš bija ļoti noslēgts un antisociāls, kad bieži gāja pie viņiem ciemos. Ja es aizgāju ciemos, mēs apdzīvojām Pontvedrā. Tas bija tāls ceļš, bet es varēju aiziet no savām mājām līdz viņas mājai apmēram pusstundā. Dažreiz vakarā nolēmu pastaigāties, aizgāju pie viņas, pavadīju laiku. Zini, varbūt es apgāju kājām, varbūt viņa man aizved mājās ar mašīnu. Kā nu gadījās? Es ienācu, un viņš uzreiz aizgāja uz guļamistabu. Labi. Katru reizi, kad es biju tur dienas laikā, viņš vispār neiesaistījās un nebija nekādas līdzdalības. Viņš lielāko daļu laika bija guļamistabā pie portatīvā datora. Visu laiku, kamēr viņi bija precējušies, viņš nekad nestrādāja. Es vienmēr domāju, ka viņš ir slinks. Viņš ir ļoti līdzīgs tēvam. Kad viņš šķīrās, viņa māte mēģināja būt man draudzene, kas man likās smieklīgi, jo tu tikai meklē informāciju. Tu vienkārši gribi, lai es tev pasaku kaut ko, kas viņam palīdzētu, vai ne? Tu saproti, ko es domāju? Tas bija tik acīm redzam. Mēs nekad neesam bijuši draudzeni, zini, 16 gadu laikā, un tad pēkšņi tu gribi būt man draudzene. Tas ir vienkārši dīvaini. Sapratu. Tas bija tā kā, kā Šana, tu saproti, ko es domāju? Tev taču nerūp, vai tu saproti, ko es domāju? Tāpēc es runāju tikai par virspusējām lietām. Viņai viss kārtībā, viņai viss labi. Ko tu redzēji pēc viņu šķiršanās? Kāda bija Šana un viņas izturēšanās? Tātad Šanai pēc šķiršanās bija emocionāli ļoti grūti. Viņai bija emocionāli grūti, un viņa strādāja 3 darbus. Viņš joprojām nestrādāja. Domāju, viņa šķiršanās noslēdzās ap jūliju, varbūt. Tas notika pirms 7 gadiem. Jūlijā process noslēdzās. Un viņai bija 3 darbi. Viņam bija darbs. Patiesībā es ņemu savus vārdus atpakaļ. Viņš dabūja darbu tikai tad, kad viņi iesniedz šķiršanās pieteikumu. Sapratu. Kad sākās šķiršanās un pieminēja bērnu uzturlīdzekļus, viņš uzrakstīja ētpastu priekšniekam, jo advokāts varēja iegūt personāla daļas dokumentus. Viņš ēpastā priekšniekam paziņoja, ka personīgas situācijas dēļ vairs nevar strādāt. Viņš tomēr turpināja strādāt, un viņam maksāja neoficiāli, jo viņš bija aizvainots, ka viņas ģimenei bija nauda, un viņš neuzskatīja, ka viņam būtu jāmaksā uzturlīdzekļi, ja viņas ģimene ir bagāta. Sapratu? Tie bija viņa, ne viņas ģimenes bērni. Sapratu, ko domāju? Kaut kā tā. Tas viss, sapratu, ko es domāju. Tu esi tētis, tā ir tava atbildība. Sapratu, ko es domāju. Tu maksā par bērniem. Viņa strādāja 3 darbos un bija izsmelta. Viņa bērnus iekārtoja bērnu dārzā. Džensēna aprakstīja saspringtas un disfunkcionālas attiecības starp Gārneri un Braitiganu. Novembrī viņa bija ļoti pateicīga, jo viņš uzrakstīja ēpastu vai īsziņu, taču atteicās ar viņu runāt. Starp viņiem nebija nekādas mutiskas saziņas, iespējams visā laikā, kopš viņi bija šķīrušies. Viņš aizgāja, viņš pameta štatu, viņš devās uz Jūtu. Viņš teica, ka ir pieņēmis darbu vai ko līdzīgu. Viņš patiesībā meklēja citu meiteni.
Un tā, viņš grasījās to darīt, vienošanās bija tāda, ka ja viņa parakstīs izmaiņas vecāku vienošanās līgumā, un viņi piekritīs ļaut viņam redzēt bērnus katru otro nedēļas nogali. Viņš grasījās lidot atpakaļ un satikt viņus, bet tad tas pārvērtās par to, ka viņš sazvanīs dēļus FaceTime katru dienu. Viņš teica, tētis brauks uz pilsētu, atvedīšu dāvanas, bet neatbrauca, jo bija daudz darba. Saprotu, ko domāju. Viņš uzpurnāja bērnus, centās viņus iepriecināt par tikšanos. Beigās šķiet, viņš atbrauca varbūt tikai kā 5 vai 6 reizes. Labi. Viņas advokāte. Kad viņš nebija klāta, dzīve bija labāka. Tikai FaceTime zvani traucēja, jo viņiem bija 3 gadi. Jā. Tu saproti, ko es domāju? Katru dienu bija vienkārši, FaceTime ir lielisks. Es domāju, ka tev ir jāredz savu bērnu, bet katru dienu tas bija vienkārši par daudz, saproti? Un tā, viņas advokāti iesniedza. Mēs uzzinājām, kur viņš strādā. Domāju, ka viņa māma to nejauši pateica baznīcā, un es uzzināju, kur viņš strādā. Viņas advokāti nosūtīja e-pastu un uzzināja, ka viņš tur strādā un pelna ap 90 000 gadā. Tikmēr viņš strādā 3 darbos. Viņš par neko nemaksā. Viņa teica, ka bērni iet bērndārzā, bet viņš atbildēja, ka gandrīz neko nepelna. Es vienkārši, ja es varēšu atļauties aizlidot turp, tad es nevarēšu atļauties samaksāt vēl kaut ko. Tu saproti, ko es domāju? Viņš nosūtīja $0, pats dzīvo Grazni, tad viņa un viņas advokāts sāk izzināt. Viņa gatavojās iesniegt prasību par uzturlīdzekļiem. Viņš uzreiz aizgāja, pameta darbu. Pameta darbu un grasījās pārcelties atpakaļ uz Floridu un appriezās ar jaunu meiteni līdzās. Dzīve atkal kļuva par Elli. Kime Jensene turpina skaidrot, kā dzīve kļuva grūtāka, kad Džareds pārcēlās atpakaļ uz Floridu. Tā kā viņi bija iesnieguši dokumentu tiesā, kas ļauj viņam redzēt bērnus tikai katru otro nedēļas nogali, viņš domāja, ka viss atkal būs tā agrāk. 2 dienas pie manis, 3 pie tevis. Saprotiet, ko domāju? Un tad ir šāda situācija. Tas izraisīja lielu jēzgu. Viņi it kā aizturēja bērnus. Viņš gribēja, lai viņu arestē par bērnu nolaupīšanu un redzēt bērnus, kad pats vēlas. Viņi teica, piedod, neko nevar darīt. Saprotiet? Ziniet, viņi vienkārši ievēroja to, kas bija iesniegts tiesā. Un es saprotu, ka ziņās tas viss tika pasniegts citādi, bet tā tas notika. Tā ir patiesība. Nē, es saprotu. Viņš domāja, ka atgriezīsies un es darbā. Es esmu atpakaļ pilsētā. Tu saproti, ko es domāju? Un es joprojām par neko nemaksāju. Un tu saproti, ko es domāju? Un es grasījos, ne jau tāpēc, ka maksāšanai būtu kāds sakars ar bērnu satikšanu, bet pašreizējais tiesas lēmums paredzēja, ka tu viņus redzi katru otro nedēļas nogali. Tu viņus dabū no sestdienas rīta līdz svētdienas vakaram, kā rakstīts lēmumā. Varbūt tas bija piekdienā, bet manuprāt sestdienā, jo viņš bieži atbrauca vēlu piekdienās vai neieradās vispār. Tātad. Zini, es gribu teikt, ka cīņas par aizbildnību nemaz nebija. Tas tika noteikts šķiršanās laikā. 50/50. Zini, ar aizbildnību vienīgās izmaiņas bija, ka viņi devās. Viņi saprata, ka bērniem pieaugot, man šķiet, kad viņiem bija 4 gadi, tas 2 dienu, 3 dienu grafiks kļuva sarežģīts. Bērni pat skolā vairs nesaprata, kurā dienā pie kura vecāka viņi ir. Vai es eju pie mammas vai tēta? Viņiem tas kļuva pārāk grūti un apgrūtinoši biežās maiņu dēļ. Un tāpēc viņi paši nolēma pamēģināt nedēļu pie viena, nedēļu pie otra vecāka. Pareizi. Ar tikšanos trešdienas vakarā pa vidu. Viņi to ieviesa praksē uz dažiem mēnešiem, lai vienkārši pamēģinātu. Bērni bija laimīgāki, jo nedēļas vidusmaiņa deva otram vecākam iespēju viņus rēt. Tu saproti, ko es domāju? Un tad bet redzi, tas bija tikai starp viņiem. Un tāpēc viņš mēģināja viņu turēt kā ķīlnieci šī iemesla dēļ. Man ir plāni, ja šonedēļ laika sadalījums nemainīsies, bērni nebūs pieejami randiņu vakarā. Viņš vienmēr izmantoja bērnus, lai iegūtu no viņus to, ko gribēja. Tas ir kā ietekmēšanas līdzeklis. Jā, viņš viņus izmantoja kā bandiniekus. Jā. Tāpēc teicu, ved viņu uz tiesu un dari to pastāvīgu. Tas darbojas. Mums ir darbs.
Ja tiesnesis to paraksta, viņš vairs nevarēs kontrolēt randiņu vakaru. Visu šo interviju laikā Kima Jensena nemaz neaturas. Viņa ir godīga par to, kā jūtas pret Jaredu un Shanu. Viņa sauc lietas īstajos vārdos. Kāpēc tavuprāt tā ir? Kāpēc tavuprāt viņš mēģināja viņu kontrolēt un noteica visus šos noteikumus par FaceTime un vispārējo? Tāpēc, ka viņš ir narcis. Viņa māte tev to pateiks. Viņš ir tieši tāds pats kā viņa tēvs. Viņš ir ļoti kontrolējošs. Viņš ir narcis. Viņi gāja uz terapiju. Viņi gāja pie baznīcas terapeita, kas man vienmēr liek pasmaidīt, jo, ja ej pie baznīcas terapeita, tu saņemsi svētdienas skolas atbildi, un viņi teiks, ieskaties sevi. Tu saproti, ko es domāju? Ej pie īsta terapeita. Tas tev tiešām palīdzēs. Tu saproti, ko es domāju? Man nekad nav patikuši baznīcas terapeiti, lai arī ko tas nozīmē. Viņi aizgāja pie viena, un viņi to uzreiz pamanīja. Viņš noteikti ir narcists. Vienmēr vajadzēja kontrolēt stāstu. Es esmu upuris. Viņi mani piekrāpa. Neviens cits mani nepamesta, jo es esmu tik. Saproti? Es saprotu, viņa ģimene tam noticēja un pieņēma šo versiju. Ir vieglāk pateikt, ak, zini, mana dēla sieva viņu piekrāpa. Saproti, ko es domāju? Protams. Mana dēla sieva viņu pameta. Saproti, ko es domāju? Tas izklausās labāk. Saproti, ko es domāju? Es to saprotu. Protams. Es to saprotu. Detektīvi vēlas uzzināt Kimas Jensenas domas par Shanas atsvešināto vīru Mario Fernandesu Saldaņu. Domāju, viņi iepazinās ar viņu sporta zālē. Es domāju, ka tā bija crossfit nodarbība, varbūt. Viņi ar viņu iepazinās tur. Un es domāju, ka tā nevajag būt ar kādu. Tev vajag salabot to, ko viņš sabojāja. Tev nav jāiet uz randumiem ar kādu. Izpratīsim tevi pašu. Iemācīsimies būt laimīgai ar sevi un nebūt atkarīgai no citiem. Vienkārši, tu saproti, ko es domāju? Tas vienmēr bija mans padoms. Es negribēju, lai viņi satiekās ar kādu. Es noteikti negribēju, lai viņi apprecās ar kādu. Es teicu, ka viņu personīgi nepazinu. Es domāju, Es viņu satiku. jā. Tu saproti, ko domāju? Viņš ir vai nav? Jareds varbūt ir kretīns, bet pēc izskata viņš izskatās jauks. Sapratu. Tu redz Mario, un viņš tāds nav. Tas nav tas pats. Tu saproti, ko es domāju? Nevajag spriest par grāmatu pēc vāka. Es redzēju, cik ļoti Mario dievināja bērnus. Viņš aizpildīja tukšums, ko Jareds radīja. Tu saproti, ko es domāju? Tie bērni gribēja, lai tu sēd uz grīdas un būvē legos, un viņi gribēja tādu tēti. Un Jareds nebija tāds cilvēks. Viņi gribēja samīļošanos. Jareds vienmēr teica, man ir tik karsti. Viņam vienmēr bija karsti. Viņam vienmēr vajadzēja gulēt ar ventilatoru. Tas bija tik dīvaini. Tu saproti, ko es domāju? Piemēram, Mario ir mazs. Tas bija mans galvenais princips, Šana. Es vienmēr domāju, ka nedrīkst precēt vīrieti, kurš ir īsāks par tevi. To nedara. Mana māsa teica to pašu. Es domāju, tu saproti, ko es saku. Tātad mans jautājums, vai vajadzētu vai nevajadzētu, nebija tāpēc, ka es domāju, ka viņš ir slikts. Viņš pārkāpa manus noteikumus, bet es tomēr ar viņu apprecējos, tāpēc manām domām nebija nozīmes. Tu saproti? Jā. Vai nebija dīvaini, ka viņi tik ātri apprecējās? Jā, man likās. Es sapratu, kāpēc viņi tik ātri apprecējās. Jo, lai gan es ļoti centos ar viņu runāt un dot viņai spēku, par to, ka viņš te nevar kontrolēt, ja tu to neļauj. Viņi vienmēr baidījās, ka ja viņa dzīvos ar viņu, ja viņa, tad viņš mēģinās viņu iesūdzēt tiesā. Un tu saproti, un teiks, ka viņi ir slikts piemērs bērniem. Tu saproti? Viņi nekad negribēja atteikties no aizbildnības, kas viņai pienācās. Vienmēr bija bailes. Jensens sacīja, ka viņi dievināja Mario, un tas ļoti patika Šanai. Jensen teica detektīviem, ka Jareds Bradigans centās noskaņot viņus pret Šanu. Daļēji tas bija, jo Jareds gribēja viņus. Ienīst Šanu tikpat ļoti, cik viņš. Manuprāt, man nav svarīgi, kas tu esi. Man pašai ir brāļi un māsas, kuri ir šķīrušies. Viņiem ir bērni un viss pārējais. Mans pirmais noteikums ir, es tevi mīlēšu vislabākā spēju savās mājās, un tētis tevi mīlēs vislabākā viņš spēja savās mājās. Un tas, kā es jūtos par tavu tēti, nekad nedrīkst ietekmēt tevi, ja tu esi bērns. Pilnīgi piekrītu. Mana atbildība ir tevi pasargāt un mīlēt. Šāna to vienmēr darīja.
Tā varēja būt ellīga diena ar ēpastiem un dažādiem jautājumiem. Viņa kaut ko pateica par viņu, un viņas atbilde vienmēr bija vienkārša. Viņa teica, atvainojos, ka tu tā jūties, vai atvainojos, ka tētis tevi sarūktināja, bet nekad nesacīja, es saprotu. Saprotat, ko domāju? Viņa nekad tajā neiesaistījās. Turpretī paši bērni, jo es ar viņiem pavadīju daudz laika. Es mīlu bērnus. Viņa teica, ka man būs nepatikšanas, ja pieminējuši mammu pie tēta mājās. Tētis ienīst mammu, un tas mani skumdina. Diskusija pārgāja uz Mario Fernandesa attiecībām ar cikām sievietēm laulības laikā ar Šenu. Es cenšos izdomāt, kā to noformulēt. Vai, tavuprāt, Mario aizraušanās ar sievietēm Šanu vispār satrauca? Ak, jā. Gribu teikt, un viņam tur dzīvoja daži cilvēki un vēl dažas citas lietas. Jā, bet tās nebija viņas sievietes. Viņam vienkārši ir draugi. Viņam ir visi šie draugi. No saviem armijas laikiem, vai tu saproti, ko es gribu teikt? Es nezinu. Un viņi vienkārši teica, ak, zini, šī ir friziere. Un es viņai teicu, viņi var palikt šeit. Un Šana teica, labi, un tad bija tā, viņi maksās daļu no īres, vai daļu no hipotekārā kredīta, vai kā nu tur. Tu saproti, ko es domāju? Pēc 2 nedēļām tur dzīvoja arī viņas draugs. Es teicu Šanai, šī ir tava māja, tu saproti, ko es gribu teikt? Es teicu, zini, tas nemaz neilgi. Bija vēl kaitinošāk, viņš ir precējies, bet... Viņš joprojām dzīvo kā neprecēts vīrietis. Saprati, ko es domāju? Viņš nekad nav sapratis, ko nozīmē laulība. Ja es atvestu kādu dzīvot mājā bez vīra ziņas, mums rastos problēmas. Tagad ir pagājušas jau 50 minūtes šajā sarunā, pirms detektīvi vispār piemin Džareda slepkavību, bet viņi tomēr nonāk līdz tam. Ko tu domāji, kad pirmo reizi dzirdēji par Džareda nogalināšanu? Šana man piezvanīja ceturtdienas rītā, pēc tam, kad tas notika. Pēc balss sapratu, ka kaut kas nav labi. Un viņa teica, Džareds ir miris. Un es teicu, piedod, ko tu tikko teici. Un viņi jautāja, vai dzirdēja par apšaudi Džeksonvils pludmalē pagājušajā naktī? Es atbildēju, nē. Viņa sacīja, tas bija viņš. Tas bija viņš. Un es jautāju, ko? Zini, es to nevarēju aptvert. Tu saproti, ko es domāju? Es nevarēju, es biju šokā. Tu saproti, ko es domāju? Un viņi vienkārši, un tad viņi man pastāstīja, kas bija noticis, un ka Kirsten brauc pie viņas. Viņas pastāstīs bērniem kopā. Man nebija laika iesaistīties sarunā, jo bija apmēram 7 no rīta, un es devos uz lidostu, lai dotos saglabāt savu vīrmāti. Un tā, saprot, ko es domāju? Jā. Viņi zina, tāpēc es vienkārši, un es biju tāda, un tad es rāvos uz pusēm starp to, ka man bija jādara tas, bet es zināju, ka viņai droši vien vajadzēja. Saprot, ko es domāju? Kad cilvēki uzzināja, viņi man rakstīja, un man sanāca, ka lidmašīnā bija Wi-Fi, lai arī kāds tas lidojums bija. Niets Aeros vai American vai Delta. Un tas bija tā, ak, Dievs, vai tu esi dzirdējusi? Saprati, ko es domāju? Es atbildēju, jā, un saproti, ko es domāju? Un viņi vienkārši bija tādi, ak, Dievs, tas ir trakākais, ko esmu dzirdējusi. Un saproti, ko es domāju? Un tā kā tas vienkārši bija vairāk šoks nekā jebkas cits. Saproti, ko es domāju? Es atceros, te teicu, atvaino, ko? Man šķiet, ka to pateicu 3 reizes. Tā kā, tu jokoji vai ne? Saproti, ko es domāju? Es vienkārši domāju, ka tas bija tā, it kā es būtu kādā dīvainā pasaulē vai kaut kas tam līdzīgs. Tas bija tā, es vienkārši nevarēju, saproti, un tad... Protams, dienas vienkārši sāk ritēt uz priekšu. Saproti, ko es domāju? Un tad es sāku sekot līdzi stāstam no lidmašīnas. Saproti, tādā garā. Un tas vienkārši bija tik grūti aptvert. Tieši tā. Ka tas notika ar viņu.
Atcerieties, prokurori norādīja, ka Kima Jensena kodētā valodā teica, ka Šannai 2016. gadā vajadzēja vīrieti burvi, lai kāds pazustu. Tātad vienkārši zinot Jaredu, zinot Šannu, zinot visu ģimeni, zinot, tu droši vien labāk pārzini viņu laulību un visu pārējo, vienkārši Jaredu patiesībā. Tu zini, tu redzēji viņu personību, kā tā bija. Es neticu tev, bet tavā prātā, tavā sirdsapziņā, tavā dvēselē, ko tu domā, kas ar viņu notika? Viņiem viss vienmēr grozījās ap naudu. Viņš ar to aizrāvās. Viņš bija brīvmūrnieks, tāpat kā viņa tēvs. Un man tas vienkārši šķiet kaut kas aizdomīgs. Atvainojos, tu saproti, ko es domāju? Tas ir kaut kas aizdomīgs. Es sapratu, ka tas ir par naudu. Tu saproti, ko es domāju? Man pirmā doma, kam tu esi uzkāpis uz varžacīm? Vai esi parādā naudu? Kāds darījums nogāja greizi? Tā es domāju. Vai tas bija brīvmūrnieks vai nē, es nezinu. Sapratu, ko es domāju, bet es zinu, ka viņš ar to nodarbojās. Un, kad es saku, ka viņš ar to nodarbojās, es to saku tāpēc, ka pazīstu daudz cilvēku, kas ir šīs organizācijas biedri, un es par to esmu daudz pētījusi. Man tas šķiet dīvaini. Es domāju, ka tā ir viena no tām slepenajām biedrībām. Tu nedrīkst savai sievai neko stāstīt. Saprati, ko es domāju? Jebkas, kur tev lūdz glabāt noslēpums no vienīgā cilvēka, kuram vajadzētu visu uzticēt, man šķiet aizdomīgs. Jā. Zinot viņu mīlestību pret naudu un ka tā viņu vadīja, es automātiski aizdomājos. Stāstam attīstoties sapratu, ka ir 2 varianti. Vai nu tas bija darījums, kas nogāja greizi, Vai. varbūt kāda bandas iniciācija vai kas dīvains. Un Kima Jensena, Šannas Gārdneres labākā draudzene, teica, ka Šanna vienmēr bija ļaundara Braidegena ģimenes acīs. Ik viens, kurš pazīst īsto Šannu, nevis to stāstu, ko jums ir iegalvojuši Braidegeni, ka ziniet, viņi ir malku un gulēs ar jebkuru. Jūs saprotat, ko es domāju. Ja pazīstat Šannu un viņas bērnus, zināt, ka viņas lielākā vēlme bija bērni. Patiesībā Ja viņai jautā, vai nožēlo, ka apprecējās ar Jaredu, viņa atbild nē, jo tad nebūtu bērnu. Zīmies domāju un par visām tām lietām, ko viņš viņai nodarīja. Saprotu, ko es domāju, tā nav tipiska atbilde. Cilvēkam uz sabrukuma robežas, saproti? Jā. Kā no viņa atbrīvoties? Viņi vienmēr pieņemot lēmumus laulībā vai šķiršanās laikā domāja, kā tas ietekmēs bērnus. Tas bija viņas pirmais jautājums. Tātad tu teici, ka esi redzējis visus komentārus un zini, ko cilvēki saka. tas nav iespējams, vai ne? Ka Šanna ar to bija kādā veidā saistīta. Shanna vai Mario? Es to nespēju iedomāties. Es tam veltīju daudz laika. Saprotu, ko es domāju. Es 8,5 gadus biju Šannas pusē, vienmēr viņai līdzās. Nav nekā, kas laulībā vai šķiršanās laikā būtu noticis, par ko es nezinātu. Un zini, Mario. Jo starp Mario un Jaredu nebija nekādu siltu jūtu. Viņš sēdēja uz tā dīvāna un teica, Ak, nē, tā bija. Viņš to ienīda. Viņš ienīda, kā izturējās pret bērniem un to, ko viņam vai viņai izdarīja. Ziņu stāsts atšķirās no tā, ko stāstīja bērni. Protams. Tomēr es arī vienmēr to saku Šannai, kad tu pieraksti piezīmes no maziem bērniem, kur cenšas izpatikt tev tavās mājās un viņam viņu mājās, tu zini, nav iespējams zināt, ko viņi tur runāja. Protams. Saprotu, ko domāju? Atkal, izdzīvošanas prasmes. Tev ir noteikts izdzīvošanas prasmes katrā mājā, atkarībā no tā, kur tu esi, ko tu saki un ko nesaki. Un tu zini, ka to iemācies jau ļoti agrā vecumā. Tu to iemācies. Mario patīk savs. Es domāju, pēc būtības viņam ir ērta dzīve. Tu saproti, ko es domāju? Mario ir sautīgs. Nedomāju, ka viņš to upurētu. Vai es domāju, ka viņš raudāja, kad uzzināja? Nē. Es nejautāju. Es pajautāju, viņš teica nē. Detektīvi domā, ka Šanna un Kima Jensena varētu saskaņot stāstus. Vai viņi tā rīkojās? Vai viņi tev to teica pirms sarunas ar mums? Vai viņi tev zvanīja? Tad viņi tev nezvanīja un nerunāja ar tevi pirms viņi ienāca un runāja ar mums. Es tā nedomāju.
Bet es neatceros. Jā. Es saprotu, es neatceros. Redz, es tā saku, es esmu atmiņu banka un es neatceros. Bet tiešām es pat neatceros, kāda bija diena vai kaut ko tādu. Tas bija 28. datums, dienu pirms 1. marta, kad viņi atnāca un runāja ar mums. Viņi varēja pateikt, ka nāks. Viņi varēja man pateikt, ka viņi nāks. Patiesībā es domāju, ka viņi man tiešām pateica, ka viņi nāks un ka viņi nāks kopā. Bet viņi nezināja, vai jūs runāsiet ar viņiem kopā vai atsevišķi. Tātad nekas īpaši atmiņā palikuši. Pagājuši gandrīz 9 mēneši, un Kime Jensena atgriežas interviju telpā. Detektīve ienāk, sākas saruna. Bet sociālajos tīklos viss šis ir kļuvis virāls, saproti? Un, es nezinu. Tas piesaistīja daudz uzmanības. Tas piesaistīs lielu uzmanību. Ir grūti, jo tā ir vienpusēja uzmanība. Šī intervija notika tūlīt pēc Henrieta Nina aresta. Tīri zinkārības pēc. Vai jūs zinājāt par kādu Jareda saistību ar Henriju Teninu, kurš tika arestēts? Es viņu nekad nebiju redzējis līdz tam brīdim. Tā bija pirmā reize, kad jūs viņu redzējāt. Es viņu nekad nebiju redzējis un neko nezināju. Viņš pat neizskatījās tā, it kā viņu pazītu. Viņš šķīta apjūcis. Jā. Nākamajā dienā, vai kad tas bija, viņš izskatījās tā, it kā pat nedomāt, kad atrodas uz tās pašas planētas. Man viņš izskatījās ļoti apjucis. Jā. Vai Šanna vai Mārio kādreiz viņu pieminēja? Zinu, ka viņš ilgi īrēja pie Mārio. Nē. Davids. Mārio daudz nerunāja, saprotiet? Viņš pat bija ļoti... Pat visā viņa laulības laikā viņa draugi bija viņa draugi, un viņš tos nesavienoja ar citiem. Kime Jensena teica, ka Šēna maz runāja par Henriju Tenenu, un kopš pārcelšanās uz Vašingtonas štatu ar dvīņiem viņu sarunas bija ierobežotas. Istabā ienāk vēl viens detektīvs, un viņu pārunā Kims teorijas par Jareda saistību ar Henriju Tenenu. Es runāju ar viņu par teorijām, kāpēc Mārio nevēlējās būt saistīts ar Jaredu. Labi. Un ko tieši tu teici? Es teicu, ka viss, ko es zinu par šo puisi, ir tas, ko redzēju preses konferencē. Tāpēc man īsti nav nekādu teoriju. Vienīgais, ko var pateikt, ir... Cilvēki komentēja. Šannas māsa reiz teica, ka Jareds vienmēr iesaistījās aizdomīgās lietās, jo vēlējās ātri kļūt bagāts un gribēja naudu. Viss, kas saistīts ar Jaredu, cik es zinu, vienmēr bija par naudu. Galu galā es tikai mēģinu saprast kopsakarības. Un, zini, patiesībā nav nekāda iemesla, lai Tenons jebkādā veidā sadarbojas ar Jaredu. Un tāpēc, manuprāt, tas ir tas, kas visus mazliet mulsina. Es pieņēmu, ka jums ir sāraksts ar visiem, kuriem bija šī kravas mašīna un kuri varētu būt iesaistīti. Nezinu, vai tas apstiprināts, esmu redzējusi tikai Kirstens lietas. Atrodi kravas mašīnu, atrodi kravas mašīnu, atrodi kravas mašīnu. Es vienkārši pieņēmu, ka, kad viņu aizturēja par to, par ko viņu aizturēja. Kas tas bija? Ātruma pārsniegšana, marihuāna vai kaut kas tāds, kad viņu arestēja augustā vai kad tas bija. Viņš bija sarakstā, un tad uzzini, viņš ir Mārio īrnieks. Es domāju, ka tās lietas tika sasaistītas. Man nav nekāda teorija par Jaredu un šo tumšādaino puisi. Nezinu. Šī saruna var šķist interesanta, ja skatās uz izziņām un tic prokurora apgalvojumiem. Vai kāds to ir apspriedis vai bijušas baumas? Jā. No baumām, ko dzirdēju, šķiet, šis puisis pat neizprot, kas notiek. Kas vēl tā saka? Tas īsti nav svarīgi. Beitens baznīcā tā saka, tu zini? Vienkārši. Tātad viņas netic, viņas ir skeptiskas, ka viņam vispār kaut kas ir? Viņas ir skeptisks, ka viņam ar to ir kāds sakars. Varbūt viņam tiešām ir sakars, nezinu. Tu droši vien zini vairāk. No malas viņš izskatās ļoti apjuts par situāciju. Ja viņi ir skeptiski, kāpēc? Kāda ir viņa alternatīvā teorija? Ja mēs sākam iedziļināties sazvērstībās, tu zini.
Es domāju, tas cilvēks nekad nav darījis neko vardarbīgu, cik es zinu, saprot? Es domāju, viņa sodāmības reģistrs laikam, vai kas ir publicēts. Es domāju, neizskatās, ka viņš jebkad būtu darījis kaut ko vardarbīgu. No loģiskā viedokļa, ja tu izvēlētos kādu, kas tev palīdzētu kaut ko izdarīt, viņš nebūtu man pirmā izvēle. Es tikai saku. Tu saproti, ko es domāju? Viņam nav pārliecības auras, ka būtu tavs līdzdalībnieks noziegumā, lai ar ko viņš to būtu darījis. Interesanti vārdu izvēle, ja kādu izvēlās. Vai domā, ka kāds kādu izvēlējās? Vai arī tas ir... Nē, es vienkārši, ja es to analizēju, tu saproti, ko es domāju, ja tas tiešām bija, pasūtījums pret viņu. Es nezinu, es vienkārši tā domāju. Viņš izvēlētos kādu labāku. Vienkārši būtu... Tas būtu vairāk pārdomāts. Ne jau, ka es tā domātu, jo nekad neesmu nevienu pasūtījusi nogalināt. Es esmu pārliecināta. Es esmu tā meitene, kas vienmēr ievēroja mājās nākšanas laiku. Katru reizi. Vai Šanna šajā sakarā vispār ir pieminējusi Henriju? Nē. Vai viņi ir tikpat apjukusi par visu šo? Jā, kā teica, pirmdien viņa prasīja, vai viņa vēlas komentēt lietas atklāšanu, bet viņa nezināja, par ko ir runa. Viņai nebija ne jausmas, par ko viņa runā. Tātad, kad viņa uzzināja, vai viņa bija tikpat apjukusi? Jā, viņai nav ne jausmas, kas notiek. Prokurori norādīja, ka Šanna un Džereds nav vienojušies par bērna audzināšanu Mormoņu baznīcā. Tas atklājās sarunā ar Kimu Jensenu. Džereds gaidīja strīdu par kristībām un vispārējo, bet negribēja vairs gaidīt. Nokristīties vēlāk. Kāds ir parastais vecums kristībām? Parastais vecums ir 8 gadi. Abiem vecākiem jāpiekrīt. Viņš bet nejautāja. 8 gadu vecumā šī tēma netika pacelta, jo mēs gaidījām. Nekad neparādījās. Un tad, bet tipiskā Džareda stilā, viss ar viņu ir manipulācija. Un tāpēc. Viņas mazās ēdienas skolas skolotāja, to sauc par sākuma skolu, viņas mazā sākuma skolas skolotāja teica, tā viņš stāsta Šannai, kas stāsta man. Vai zini, es vienīgā klasē, kas nav kristīta? Viņai bija 10 gadi. Tiešām? Un tā Šanna pieņēma. Un kā jau teicu, tas ir tikai mūsu pieņēmums. Spiedienu uz bērnu izdarīt skolotāji, nevis tēvs. Tad varam mēģināt panākt, lai mamma piekrīt vai tam līdzīgi. Tā kā jā, 2 gadus viņš neko neteica. Vēlāk saruna pāriet uz Mario. Vai tu domā, ka ir iespējams, ka Mario lika Tenonam to izdarīt? Vai tas vispār ir iespējams? Es neredzu, kāds tam būtu labums. Un Mario ir ļoti sautīgs cilvēks. Mario nedara daudz ko, kas viņam nenes labumu. Es sapratu. Neredzi nekādu labumu. Sapratu, ko domāju. Mario vienmēr ir kāds labums. Kāpēc viņš apprecēja Šannu? Vai naudas dēļ? Viņš to neteica, bet tas bija iegūms. Saprati, ko domāju? Es nezinu. Viņš vienkārši tāds šķiet. Tāds viņš ir. Jā. Zini, es nezinu. Es nezinu. Neredzu nekādu ieguvumu, lai gan daudz par to domāju. Vai saprotu, ko domāju? Esmu pārdomājis, ko viņš iegūst. Ko viņš iegūst darot to? Jo vienīgais, kas ir noticis, ir tas, ka Šannas dzīve ir sagrauta. Tu saproti, ko es domāju? Viņa daudz labprātāk strīdētos ēpastos, nekā tikt galā ar to, kas viņai tagad jāpārdzīvo. No tā nav nekādas labuma. Jā. Tu saproti? Es piekrītu, un pats to esmu apsvērs. Coral, es izdomāju to, piemēram, Hanna vai to pārdomāju galvā. Es vienkārši cenšos izdomāt dažādas lietas. Tu saproti, ko es domāju? Kā jau teicu, es vienkārši cenšos apstatīt visas detaļas, kas ir pieejamas. Un es neklausos viņas vābuļošanā, jo viņa man satrauc. Viss ar viņu vienmēr bijis. Šanna to izdarīja. Saprati, ko domāju? Viņa to atkārtoja jau mēnesi pēc notikušā. Tas viss ir bijis tā, saproti, ko es domāju? Pie velna to naidīgumu un visu to pārējo. Tu zini tikai, ko viņš teica. Saproti, ko domāju? Es nevaru saprast. To puisi Henriju. Tas nebija tas, ko es gaidīju.
Es domāju, kad es viņu ieraudzīju, jā, viņš izskatās mazliet pēc noziedznieka, bet viņš vienkārši neizskatījās pietiekami gudrs, lai kaut ko tādu izdarītu. Tu saproti, ko es domāju? Ja tas nebija kaut kāds nejaušs cilvēks, kas izskatās, tas nebija nejauši. Līdz zināmai pakāpei ņemot vērā to, kas ir zināms, bet es nezinu. Es nezinu. Savā galvā es nezinu, ko es gaidīju, bet es negaidīju, ka tas būs tas. Tā viena Kimas frāze patiešām piesaistīja detektīva interesi. Tas ir interesanti. Tu teici, ka tas neizskatās pēc nejaušības. Un tad mums ir šīs loģiskās saiknes, kas tiek veidotas. Ko tev saka sirds? Es nezinu. Es domāju, loģiski spriežot, ja Mario to būtu izdarījis, viņš būtu piezvanījis kādam no saviem militāriem snaiperu draugiem, un tas būtu bijis ātri, viegli, un neviens neko nebūtu pamanījis. Un viņš domā militāri. Tu saproti, ko es domāju? Tātad, tas puisis, ko es redzēju, tas vienkārši ir... Tu saproti, ko es domāju? Man tas šķiet kā sakritība, kas slikti izskatās, jo es vienkārši neredzu. Ko tie saka tavas sirds? Ko mana sirds tev saka? Jā. Mana sirds saka, ka ar visām ziņām un mēdījiem šķiet, ka noteikti ir kāda saistība, jo tas ir Mario īrnieks. Taču neredzu, kāds viņam nāktu par labu. Par viņu kā cilvēku es zinu daudz mazāk nekā par Šānu, saproti? Viņš vienmēr bija fonā. Mēs bijām paziņas. Šāna bija man labākā draudzene. Man šķiet, ja viņš būtu atbildīgs, viņš izzālētos citādi. Es nejūtu, ka tas puisis manī radītu pārliecību, ka tas bija Mario. Plans. Nemaz nerunājot par to, ka es joprojām nevaru izdomāt, kāds ir ieguvums. Kā tas nāk par labu Mario? Man tieši aiziet domas. Mēs nesaprotam, kāds labums precoties ar Šānu. Es domāju, ka viņa patika, un es domāju, ka viņš pat sāka, es domāju, ka viņš viņu mīlēja. Es dzirdēju, kā viņš saka, mīlu tevi, mīļā. Saprotiet, ko es domāju? Tas bija, saprotiet, ko es domāju? Viņš vienkārši, es nezinu. Ir tādi puiši, par kuriem domā, ak, tu būtu lielisks vīrs, tu esi precamais tips. Un tad ir citi, par kuriem domā, tev labāk būt vienam. Saprotiet, ko es domāju? Tev nav jāievēro noteikumi, tev labāk būt vienam. Saprotiet, ko es domāju? Ja tu nevari noturēt bikses kājās, labāk būt vienam. Manuprāt, tas ir labākais veids, kā es to jebkad esmu dzirdējis. Vēlreiz, Šāna Gārdnere un Mario Fernandes Seldana ir paziņojuši, ka nav vainīgi. Fernandes šodien atkal būs tiesā. Advokāts lūdz viņu atbrīvot pret drošības naudu. Viņi apgalvo, ka pēc tam, kad Henrijs Tenins atsauca savu vainas atzīšanu, šīs lietas apstākļi ir būtiski mainījušies. Mēs jūs informēsim par notikumu attīstību. Un tas arī viss šai Crime Fix epizodē. Es esmu Anželeta Levija. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani. Tiekamies šeit atkal nākamreiz.